Militāro mācību Namejs 2023 aktīvās fāzes laikā tiek trenēta Nacionālo bruņoto spēku vienību spēja ātri un efektīvi izvērsties uzdevumu izpildei jebkurā vietā Latvijā. Šogad šī spēja primāri tiek vingrināta Latvijas austrumu pierobežā, jo vienībām ir jāspēj efektīvi veikt valsts aizsardzības uzdevumus jebkurā vietā Latvijā, lai pilnveidot un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā. Mācību Namejs 2023 aktīvā fāze norisināsies ciešā sadarbībā ar valsts policiju, valsts robežsardzi un attiecīgo pašvaldību pārstāvjiem. Mācībās piedalās visas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kā arī Latvijā izvietotās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīri, lai demonstrētu sadarbību un savietojamību ar sabiedroto bruņoto spēku vienībām.